kārtējās pozitīvās ziņas no reģiona. Tad lietuviešiem pat koprodukta dati parāda pieaugumu jau šī gada 2. ceturksnī. Gan pret 1. ceturksni, gan pret pagājušā gada 2. ceturksni. Un tā ir arī laba ziņa Latvijai, jo mums jau tie procesi un rādītāji uzlabojas līdzīgi kā Lietuvā. Un acīm redzot, šogad arī 2. ceturksnis, kura dati drīz tiks paziņot, arī noteikti būs drīzāk pozitīvs pārsteigums nekā tas skaitlis, ar ko būtu rēķinājās nesen oficiālajās prognozēs. Arī Igaunijā līdzīga tā situācija, tā kā visās Baltijas valstīs prognozes tiek mainīts uz augšu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors priekš Latvijas šī gada arī koproduktu rādītājiem, spāriem rādītājiem, jo mēs jau neesam atrauti no Lietuvas un Igaunijas, tās tendences ir līdzīgas. Tā kā tas ir tāda pozitīva ziņa tiem, kas redz, ka Latvijas ekonomika atgūstās, un kārtējā negatīvā ziņa pesimistiem, kur uzskata, ka Latvija tikai krīt dziļāk un dziļāk bedrē. Tā kā gaidīsim šī gada datus arī pa 3. 4. ceturksni, tur jau ir skaidrs, ka parādīsies izaugsme jau attiecībā pret iepriekšo gadu. Un nebūs nekāds pārsteigums, ja Latvijas koprodukts šogad būs samazinājies kaut kur būt pa 1%, varbūt būs tuvu nulei, un katrā ziņā tas nebūs ne 3, ne 4%, kā tas vēl pagaidām stāv oficiālās prognozēs, un arī kā starptautiskā aizdevēji raugās uz mums. Un tas arī ir atkarīgs no tā, kā mēs šos datus tālāk arī pasniegsim sabiedrībai, uzņēmējiem, lai tā ticība būtu lielāka tiem procesiem, kas šeit notiek. Un ir skaidrs, ka arī nākošais gadu tie rādītāji galvenie būs būtiski pozitīvāki nekā varbūt līdz šim licies, un tās prognozes būs jākoriģē. Līdzīgi kā Lietuvā, Igaunijā. Tur jau arī tā ticība atgriezās salīdzinoši lēnām, bet tomēr mazās elastīgās ekonomikas ir spējīgas tos skaidrs būtiskāk koriģēt un procesus nekā daudz lielas ekonomikas, kuras par to var tikai sapņot. Tā kā gaidīsim uz pozitīvu notikumu tālāk attīstību.